Tu esi iegādājies Siguldas ekspedīciju. Šeit tu vari iepazīties ar noteikumiem. Šeit ir bukleta numurs. To var reģistrēt divās izlozēs. Viena būs viena uzdevuma galā, otra būs kolāžas uzdevumā. Tātad jums ar komandu ir jāuzņem 6 fotogrāfijas izpildot nosacījumu. Jāpublicē zem temtura LPE Sigulda. Izvēlēsimies katru mēnešu 10. datumā vienu radošāko komandu, kas tiks pie nākamā spēles maršruta bez maksas. Bet par pašu uzdevumu. Šeit jums ir karte. Doties uz kartē atzīmētiem kontrolpunktiem un kontrolpunktā meklēt, kuri no fotogrāfijām tu vari tur ieraudzīt. Bet, lai būtu interesantāka pasteigta, mēs jums esam sagatavojuši arī papildus informāciju par objektiem, kurus jūs apmeklējat. Un tas arī vēl nav viss, jo sākas uzdevuma interesantākā vai varbūt grūtākā daļa – atrast koordinātu gala slēpni. Un, lai to izdarītu, lielākajā daļā no kontrolpunktiem, jeb šajā gadījumā 16 kontrolpunktos uz kartes no 34, tev ir jāatrod kāds skaitlis, to ierakstot skaitļu režģī. Piemēram, punktā numur 1 ir nepieciešams saskaitīt, cik trīsstūri ir uz kontrolpunkta attālā redzamā objekta. No režģa iekrāsotiem lauciņiem pēc cipariņiem var izrakstīt ārā koordinātu. Koordinātājs tātad būs šis slēpnis, bet kā saprast, kur tieši meklēt, risina rebusa uzdevumu. Rebusa uzdevumā atkal iegūstiet vārdus, no kuriem ir paslēpti burti. Burtus ierakstam norādē, sarindojot secībā, un jūs iegūstat norādi, kurā vietā tieši ir jāmeklē šis slēpnis. Slēpni atrodot, lūdzam būt pacietīgiem un klusiem, nepievērst savu lielu uzmanību, jo šie slēpņi mums ir kā mistērijas citiem. Parasti viņš ir jāatver vaļā, un tad tur arī ir šāds QR kodiņš, kuru noskanējot, jūs savu komandu reģistrēt otrajai loterijai.